Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Un šis ir jaunās sezonas pirmais raidījums, kā mums ir absolūti īpašs viesis Rihards Krieviņš, cilvēks, kurš 27 gadus ir darbojies kā brīvprātīgais kapelāns dažādās Latvijas ieslodzījuma vietās un ir, kā viņš pats saka, visu mūžu laimīgs. Pirmais teikums, kad mēs iegājām Jelgavas cietumā un tā pagājām tur maliņā pastāvim, tad teica, es nekur neesmu tik laimīgs kā cietumā. Jā. Kāpēc? Tas ir laime, jā, jautājums pirmais arī. Un cilvēki maldās par dzīvi un meklē laimi. Un nevar atrast, jā? Jā. Nu, laime ir vienkārši lieta. Ja tu esi kādam vajadzīgs, tad tu esi laimīgs. Un cietumā es vienmēr esmu vajadzīgs. Bet pierādīt var vienkārši. Iedomājies, Andri, ka tu sēdētu vienā cietuma kamerā 20 gadus. Istabā, kurā nav nekas. Tikai tu viens pats. Nu, un tad tu saproti, ko nozīmē nelaime, ja? Nu, un laime ir pretējs. Ja tu neesi viens pats, un ja tu esi daudziem vajadzīgs. Es biju saņēmis ļoti labu dzīves sākumu. Un tas bija sākums ar Dievu, ar dziesmām, baznīcā, ar lūkšanām. Un tas bija manā sirdī iekšā. Un es gribēju šiem vīriem arī to padalīties. Un tiešām es jūtos laimīgs tikai tāpēc, ka viņi gaida no manis kaut ko tādu, ko viņi nekad nav redzējuši dzīvē. Un ko tu viņiem dod cietumā? Es viņiem savu dzīves pieredzi stāstu, pirmkārt. Tu esi sarunu biedrs. Jā. Un ja tu neesi pļāpātājs, ja tu esi normāls runātājs un runā no savas dzīves, tad tev vērtē tur. Jā. Par ko tu runā? Par ko jūs runājāt vakar? Skype'ā ar cilvēks notiesāts uz mūžu. Es parādīju, kā mūža ieslodzītais no Jelgavas cietuma, kas ir mūža ieslodzītais, ja? Viņš noziedo 150 eiro daudz bērnu ģimenei, ja? No savas invalīdu pensijas. Un es to naudu izmantoju, lai nopirku produktus 8 bērnu, tas ir tā, 8 bērnu ģimenei. Šī gadījumā tur vairāks man tas epizodes, tāpēc es atceros 8 bērnu ģimeni, ja? Mēs aizgājām ar šo ģimenīti uz veikalu, es sapirku viņiem pār 190 eiriem produktus, un viņi aizbrauc mājā šiem produktiem. Es viņiem cenšos parādīt to, kā izskatās labestība. Jo viņa labestība ļoti maz tur dabūna redzēt. Viņam ļaunums visu laiku riņķi. Viņi viens otru gan izēd nost, ja? Viņi nevar sadzīvot, viņam grūti ir visu laiku sēdēt vienā istabā. Bet, kad es parādu, kā izskatās labestība, viņš saka, tas ir kaut kas jauns. Ja? Un šis mūža ieslodzītais, viņš ieraudzīja, viņam sāk asars birt. Viņš Skype'ā bija man, ja? Viņš sāk raudāt. Viņš saka, man jau pašam tagad asars birst tev. Ja? Viņš saka, es arī gribu to darīt. Es saku, vai? Atsūt naudiņu, es uztaisīšu video klipiņu. Ja? Un uz filmēju, visu parādīju. Un pateicības raksts aizsūtīju, viņš saka, vai dieniņ, cik tas labi tomēr ir. Bet redziet, kas ir lielākais ienaidnieks cilvēkam? Ja viņi jūtas. Un kad vīrietim jau uznāk tās mīlestības jūtas, viņš paliek traks, zini. Un tad viņš izdara tādas lietas, ko viņš nevarēja pat ieplānot iepriekš. Kā viņš komentē īpašu nežēlību pats pie slepkavībām? Īpaši mēs jau runājām, bet redziet, šorīt no rīta Saeimas deputāts Sircens kundze, jā, viņa runāja par televīziju ziņās, kad Latvijā alkohola lietošana ir sērga. Tieši viņas vārdi tie ir, ja? Un kad no alkohola ieņem nodokļus 300 miljoni pa gadu. Bet es nevarēju, protams, viņai uzdot jautājumu, cik maksā cietumi pretēji, ja? Kuros sēž vairāk kā 90% alkohola iemesli. Tas bija interesanti, pieto, ka pārdos tev, kad mēs gribam Jelgavas cietumā izrādās ar 90% noziegumu alkohola reibumā. Vismaz. Vairāk, jā. Skaidrā neviens neiet uz baigiem noziegumu. Ja mēs likvidētu alkoholu, tad cietums būtu tukšs. Tagad mēs maksājam miljonus par apkalpošanu. Ar visiem ieslodzītiem kopā Latvijas cietumos ir patreiz 5382 spēku pilni vīrieši. Sēž un viņš apkalpo. Tur nav pensionāri, tur nestrādā. 5000 cilvēki neko nedara, tikai alkohola sekas likvidē. Mans jautājums bija, kā viņš komentē īpašo nežēlību? Alkohola reibumā? Jā, protams.
Nu, bija cilvēks atnāca no cietuma, draugs attiekās, nu atzīmēsim. Nu, protams, nu kā tad citādi. Dzer, kamēr nodur to drauga nāzi. 3 dienas ir atkal atpakaļ, nu. Nu, vienkārši banāli tas ir, Nu, iedzerās, piedzerās un sāk tur strīdēties un beigās viņš paņem nāzi un nodur, Nu, kas ir vainīgs? Alkohols, mīļie, alkohols ir vainīgs. Nu, nekas vairāk tur nav. Nu, beigsim šito te ekonomiju celt ar alkoholu. Nu, beigsim taču vienreiz. Man ir tāds, kā saka, nopietna doma, ko es esmu izstrādājis, ja. Redziet, te ir ābols, ja. Nu, viņš jau te nenokrīt no debesīm, pareizi, ne? Viņš kā ir latvieši teica, ābols no ābeles tāli jau nekrīt, ne? Viņš no ābeles nokrīt. Tu un mēs esam no vecākiem nākuši. Ne jau no kaut kurienes. Un tātad tur ir tas sākums. Kur ir sākums? Kāpēc? Viss taču grib to labāko, vai ne, bērnam? Bet kas ir nāk? Jānis ir pats viņus cietumu dēlam, ja? Un labi jau vēl kā tā, bet tiem, kam mūža ieslodzījums, tiem pat viss atgriež muguras. Neviens vairs neko nenes vispār. Par televizoru jāmaksā nauda elektrībai. Ja tu nesamaksā, televizoru paņem nost. Un tu sēdi vienkārši tālāk. Tātad, ko es esmu atradzis par šiem 27 gadiem, pētot šo cilvēku likteņus? Viņa likteņi ir gandrīz vienādi. Paņem ar zīmogu, viss būs vienādi, ja? Tātad, kur ir tā vienīgā kļūda, ko dara vecāki? Viņi grib bērnam, lai viņš paklausa vecāks. Nu, ko teiks, labi lieta, ne? Slikta lieta, Andri, slikta lieta. To nevajag darīt. Man kā likās lutināšana. Nē. Tu mīli savu bērnu, gribās viņam vislabāk, un visu viņam dot. Tagad es pateikšu domu līdz galam. Mēs gribam, lai viņš sakārto gultu, lai viņš tur izmazgā traukus, un mēs viņam visu parādam priekšā, kas viņam jādara. Un kā tu domā, viņam patīk tas? Protams, ka nē. Protams, ka nepatīk. Nu, viņš ir nelaimīgs. Jo viņam kaut kas jādara tas, ko cits grib. Nevis to, ko viņš grib, ja? Nu, un ko tagad darīsim ar to bērnu, jā? Viņš izaug, viņš jau, viņam dusmas iekšā. Viņš grib kaut kā atriepties, bet, nu, vecākiem jau neatriepsies, pareizi, ne? Viņš iziet uz ielas, kad paaug jau tāds, ne? Un tad viņš iemauc kādam pa purnu, no? Jā, es dusmām. Sanāk viņam dusmām. Tu domā, tas tiešām tik vienkārši, tāpēc, ka vecāki liek bērnībā kaut ko darīt. Pagaid, vēlēs, jā, tas ir tik vienkārši, banāli vienkārši. Tāpat kā es teicu ar alkoholu. Ne, tas ir kaut kāda super despotiski vecāki. Nē. Tas kā tu saklāt gultu, numazgāt trauksēt. Viss mīlestība, jā. Bet vēl jau būs atbildi šim jautājumam. Un jūs klausītāji, ja jūs skatītāji, ja jūs gribat, jūs paņemiet ar papīrlapiņu un pilspālu sagatavojiet. Jo to, ko es pateikšu, tas jums mainīs dzīvi. Tas nebūs joks nekāds. Jā. To es esmu atradis. Parunāsim par to, par ko šodien gribēju parunāt. Mēs sazinājāmies, un tu teici, ka tu gribi parunāt par to, no kurienes rodas ļaunums. Pirmais ļaunums ir tāpēc, ka vecāki grib, lai tas bērns būtu paklausīgs. Nu, es pastāstīšu vienu mazu epizodīt, Krievu armija vēl bija šeit, ja? Vienā pagrabā tur zaldāti nes kartupeļus. Kastēs saber iekšā un nes ārā uz mašīnu. Un majors tāds stāv, un es varu kaut kā tur tā kāds kristietis gadījos blakām tur. Un ka stāv koridoru vidū kaste, tukša kaste. Un viņa tam smagām kastēm visu laikā apiet riņķi tai kastē šitā. Es tam majoram saku, klausies, kas te notiek? Es saku, vai tad tu kas nevar pabīdīt malā? Viņš saka, nevar. Es saku, kāpēc? Nebija tāda pavēle. Saprot, jā? Jā. Cik dziļi tas ir, jā? Puikas 20 gadīgai, ja? Bez pavēles neko nedara. Nav pavēle, viņi iet riņķi jau visam smagumam ar visu laiku. Un daudz visu laiku tur stundām. Kas notiek ar mazu bērniņu, ja mēs viņam gribam, lai viņš paklausīgs būtu? Mēs iemācām viņam klausīt pavēles. Tās ir bīstami. Viņš paaugs lielāks, viņš iziet uz ielas, viņš nav pieredzis neko citu, kā klausīt pavēles. Tagad nāk čaļi, kam ir jau kaut kas iekšā prātiņā. Viņš saka, vai uzpīpēsim?
Zālīt, forša lieta, ne? Nē, pagaid. Mamma jau man neteica, lai to dara. Tā kāda mamma, viņš saka, mēs taču esam pieauguši. Viņš klausa pavēlu un paņem to cigareti. Viņš klausa pavēlu un paņem to glāzi, jo viņš ir pieredzi klausīt pavēlu. Redz, kur tā bedra, ja? Un ko tagad darīt? Un tagad lūdzu pierakstiet, cienītie, nevis paklausīt, bet domāt vajag iemācīt bērniem. Nevis paklausīt, bet domāt. Un tā liela atšķirība, ja? Tad šeit ir vēl viens plakātiņš. Nevis bagātam, bet laimīgam būtu vajag iemācīt bērniem. Paprast bērnam bieži, un cik vien var bieži, un vīrs sieva, un sieva vīram, vienu vārdu tikai, kā tu domā? Nevis dari to, vai dari šito, ja? Kā tu domā? Vai šodien vajadzētu zābaciņus uzģērbt, ārā lietas līst? Bērns saka, nevajag, mammīt, nevajag. Un tad nākošais pierakstiet, ja, to teikumu. Kāpēc tu tā domā? Bērniņ, ja? Un bērnam visu laiku smadzenes jākustina. Viņš nevar tā vienkārši apstāsties. Viņš nevar kaut ko klausīt, jo viņam nav atbildes. Viņam nav rīkojums. Viņam pašam jādod savs rīkojums ir. Un lūk, šie divi teikumi glābi pasauli. Kādēļ tu tā domā? Kā tu domā? Un kādēļ tu tā domā? Un ja mēs viens otram, vīrs, sieva, un ja mēs bērnam nežēlosim laiku, jā, vieglāk ir parāda fiks no ne un viss notiek, ja? Bet, mīļā, mēs izraukām bedri. Un pēc tam būs tās problēmas, ko mēs jau izrunājam, jā. Un viņš būs tikai pavēļu klausītājs. Un viņam būs viegli pierunāt, lai viņš paņem narkotikas, viņam būs viegli viņu pierunāt, lai viņš paņem cigareti. Ļoti viegli būs pierunāt viņam ar biedriem, ja? Bet ja viņam būs visu laiku galvā, kā tu domā? Tā, piedāvā cigaretes, kā es domāju? Saprotiet? Viņš noliek uz rokbremzēm uzreiz. Un tā jau cita bildi pavisam. Ja? Šīs divas lietas trūkst mums. Un gala rezultātā viņš izvēl gudrs cilvēks. Ja? Viņš visu laiku analizē situācijas. Un tam ir vērtība. Tam ir vērtība. Tam, ka viņš paklausa mums, tā nav vērtība. Tas ir mūsu gribēšana. Mēs gribam, lai mazs bērns būtu kā pieaudzis cilvēks. Mēs sakārtojam gluži, kas tad viņš nevar sakārtot? Var. Kas, ko tu gaidi? Kā tu domā, Rihard? Vai mums vajadzētu parunāt ar tevi par to, ko darīt ar ļaunumu pieaugušajiem? Pieaugušiem, kā es teicu, līdz 40 gadiem viņi krāja piedzīvojumus. Tur ir grūti, jo viņš jau ir saņēmis nepareizi jau informāciju sākumā. Es nezinu, vai tā ir taisnība, ka ebreji skaita bērna dzimšanu no ieņemšanas. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet es dzirdējis tā esmu. Nevis tad, ka viņš jau nāk ārā, bet ka viņi ieņem, kad ar seksu nodarbojas. Ja? Tad viņa raksturs jau tad jau sāk veidoties jau. Kādā stāvoklī ir māte un kā viņi tur visi jūtās, to visu jau paņem iekšā tas bērns jau. Un tā ir drausmīga atbildība, ja? Un tad, kad viņš jau ir kāds 4-5 gadu vecs, viņam jau ir savs zīmoks jau, ar kur viņš visu štampo, ja? Neko vairs nevar darīt. Un tad, kad viņš nonāk līdz 40 gadiem, tad rodās tā pievienotā vērtība. Bet cietumā viņš sēž kamerā, viņš skatās griestos, nekas jau jauns nenotiek. Viņam vajag dot šo informāciju, to pozitīvo informāciju, ko viņš gaida, viņš ir noguris jau sēž 20 gadus. Viņš grib kaut ko jaunu. Kas viņam? Viņam nav kas dod. Uzraugs viņam attais karmušu, iedod ēst, aizēja pastaigāties stundiņu un tev beidzas. Uzraugam jau nav uzdevums viņam palīdzēt. Man likās, ka ļaunums radās no tiem cilvēkiem, kuriem bērnībā ir nenormāli, krimināli pietrūcis mīlestības, uzmanības. Jā. Kurš Andra alkoholā ir dzemdēts? Saprot, alkoholā piedzerās un uzstājas bērnu. Tu saprot, banāli vienkārši, banāli vienkārši. Bet tas visā pasaulē. Un tas vīrietis vaiglaižos kromos pēc tam, saprot? Man ir gadījums, kad vīrietis iznāk no cietuma, uzstājas bērnu, aizlaižos kromos, un viņa jau 4 bija, un man tagad ir 5. Un ko darīt? Un tas pieaug, viņam ir epilepsija, viņš pilnīgi slims piedzimis, saprot? A vīrietis jau kromos prom ir. Nu, vai tas nav banāli? Tad redz, jā, kā mēs runājam, banāli, jā, cilvēks paņem glāzi alkoholu, iedzer un nogalina cilvēku. Sagriež gabalā savu sievu. Andri,
Tas nav banāli, ko? Nu, 3 mēnešus. Tas nav banāli. Nu, ja tu dzer 3 mēnešus, iespējams, tu Pagaid, sievas pagaid. vietā redz. Es dzirdēju interviju vienu narkomānu, viņš Jā. teica, kāpēc nogalināja sievieti ar 40 dienu našu dūrienu, viņš teica, kādas sētnieci. Ideāls viņam rādījās 7-galvenais pūķis, ka Jā, viņa jā, jā. kaut alkohola delīrijas, kurā jau Jā. tu neredzi savu sievu, bet tu redzi kaut kādu Un, Andri, tas monstru, kas tev un tas nav banāli, viņš paņem glāzi, iedzer un ar to viss Ja, nu, beidzas. 3 mēnešus viņš iedzer katru dienu. Kāda starpība? Sākās ar vienu. Nu, ar vienu taču sākās, ne jau ar 2, bet ar vienu. Viņš iedzer un aiziet. Kā tu vari pateikt, ka mans bērns iedzerdams vienu glāzīt, vairāk negribēs dzert? Tu to vari garantēt. Redziet, kas ir pa lietu. Apmēram 40 gadus cilvēks krāja piedzīvojumus. Apmēram, ja? Apmēram. Un ka pēc tam 40 gadiem viņš ir noguris jau no tiem piedzīvojumiem. Un viņš grib kaut ko jaunu un labāk, ja? Un tad viņš sāk domāt. Un tad tie piedzīvojumi viņam rada pievienoto vērtību. Pievienoto vērtību rada, ja? Tad viņš jau ir piedzīvojis kaut ko, viņš var salīdzināt tagad kaut ko, bet viņam nav ar ko salīdzināt. Ar ko viņš salīdzinās? Viena pudele ar otru skaistāks uzlīmīts, tur ne, tas nav tas, ja? Bet tad, kad es nāku uz cietumu, es viņam stāstu, cik es esmu laimīgs un kāpēc es esmu laimīgs un kā izskatās man laime. Es viņam video rādu, man ir vesela klipiņa, kā izskatās man laime, ja? Viņš brīnās, viņš saka, es ar tā gribu, ja? Un tad vienā brīdī viens vīrs arī sēž sētā, nu, tur labdarība nodarbojas, un es pienāku pie viņa, saka, kā tev iet, viņš saka, man grūti iet. Cik tev gadu? 40. Es saku, kas ir grūtības? Viņš saka, es no alkohola netieku vaļā. Pēc pusstundas es parunāju ar viņu, viņš palika sēžot. Es pēc kādas 15 minūtēm tur grozos, un viņš saka, nāc šurp. Bet nu, viņš tā mājā to roku, zina, ka man tā jocīgi paliek. Vai viņš man grib nodurt, vai viņš grib pats savu pašnāvību taisīt, nevar saprast. Bet nu, es piegāju klāt, un šis tā, viņš saka, skaties, tagad Dievs redzēs, un tagad tu redzēsi, kas te notiks. Es domāju, nu šausmas, kaut kas te liet vaļā tūlītos. Viņš paņem lielo alus pudeli, lielo, atskurē vaļā un sāk liet uz zemes ālā. Nu, tad tā ir viena grēka nožēla, kur es pieņemu kā patiesi, jā. Varbūt nākšanai aizgāju nopirkt jaunu. Pēc 2 gadiem es viņu satiku, viņš saka, Rihard, paldies, ka tu man pārliecināji. Tiešām, jā? Jā. Viņš saka, es esmu brīvs no alkohola. Labs stāsts. Ja kurš noziegums skar man vai tevi, tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi. Kamēr viņš skar Izrēlā tur vai Ukrainā, nu tas tā, mēs tur nozodosim naudiņu, un gan jau būs labi. Ja? Nebūs labi. Viņi tur mirst un viņi šauj nost un sit. Mums jādomā, ko mēs darīsim, vai viens agresīvais nāk pretī mums. Un es tev, Andrei, došu uzreiz, ja jums atdošu vienu uzreiz receptīti. Man šeit kabatā aizmugurē iepriekš viņiem palīdzība. Šis nāk pretim, un ko viņi grib? Viņš saka, iedod bija Ērika man. Jā. Un man te bišķi vairāk kāda Ērika, jā. Es viņam iedodu, saka, šiem mīļais, man vairāk nav. Un ko domā, viņš ir priecīgs, ja nav? Nu, viņš ir priecīgs, jo es viņam esmu bijis pozitīvs, es viņam esmu iedevis kaut ko. Viņš saka, paldies, Rihard. Viņš skatās, ko tev vēl varētu paņemt. Nē, viņš saka, lai Dievs tevs... Un tad, kad tu izvelc ārā, tev nav apdraudējums. Kas tev žēl, vai Erika iedot viņam? Jā. Žēl, bet tu tiec vaļā dzīves un vesels. Vai tas nav lēti, ko, Andri? Vai tas nav, ja tu būtu tā salauz žoklā, aizgājuši mājās šovakar, vai tu būtu viena Erika pazaudējis? Viņš jau laimīgs. Nopietni, jā. Jo tu esi pozitīvs pret viņu. Ieslodzītam, jeb cietumniekam ir, kā sunim, ņuh, ja? Kā pa latviešu to teica. Jā. Nu, viņam ir oža labi, ja? Viņš jūt, kas tu esi par cilvēku. Tu teiksi, man nav naudas, tu melo 100%. Visiem vīriešiem ir nauda kabatā. Un viņš tev mauc, ja? Viņš tev mauc. Bet ja tu iedod viņam nav iemesls maukt vairāk. Tiem, kas uz vārdu ziedojumus no cilvēkiem, viņam vairāk nevajag, Andri. Viņam vajag viena Erika, 2, vairāk nevajag viņam. Viņš būs priecīgs un laimīgs. Un lai Dievs tev sētī pateiks.
Bet pamatā, kur rodās ļaunums? Pamatā, Patīsimies tā globāli. Kāpēc nevarētu cilvēki dzīvot tādā mierā un katrs savā zemē, nestīties uz to blakus sēdz zemi, nemēģināt otram kaut ko atņemt pa katru cenu, cik man naudiņas ir tikai dzīvot. Jā, kāpēc nevarētu tā būt? Man atbildi būs tāda, ka mēs, diemžēl, dzīvojam debilā pasaulē. Mēs visi esam debili. Un ja tas cilvēks 40 gadus nodzīvo savās problēmās, tad viņš tiešām sāk jau domāt, jā. Viņš sāk domāt. Ja tiem, kas tās raķetes šauj gaisā, jā, ja viņš paņem pie rīklis, jā, viņš arī kaut kā citādāk sāk domāt. Ja viņam nāz jau pielikt pie rīklis, jā, viņš saka, atvainā, piedod, es vairāk tā nedarīšu, jā. Bet kamēr viņš sēž uz pultēm, baigi forši, ne? Viss notiek. Viss man kaut šokē. Un ko viņam vajag? Es vēl piebrīju atvainās. Tagad tur Palestīnā, jā? Cik daudz mājas ir nogrūvuši, jā? Visi postī. Ko tu esi iegūst tagad? Ko tu esi iegūst tur šaudams tās raķetes gaisā? Un visstrakākais, ka neviens neko labāku nevar izdomāt. Veči, gudras galvas stratēģi ar absolūti augstākiem intelektiem, skaidrā visdrīzāk, neko labāk nevar izdomāt. Un Andri, otrā pasaules karā 6 miljonus ebrejus sadedzināja krāsnīs. Vienkārši banāli likvidēja. Kam to var iestāstīt? Vai tas ir kaut kas saprotams? Tas nav saprotams. Jautājums, vai Dievs ir visvarens? Es nezinu. Andri, es nezinu, es Dievu nav redzējis. Ko tu man prasi? Kristieši uzskat, ka Dievs ir visvarens. Lai viņi uzskat, bet es viņu nav redzējis. Es tev atbildot tādu, Bet kas priekš manis ir Dievs? Es tev varu pateikt. Priekš manis ir ceļš. Jēzus Kristus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Ja mēs pārtulkojam to jautājumu mūsu valodā, tad ceļš ir iespējas, patiesība ir informācija un dzīvība ir dzīves kvalitāte. Tātad, ja es eju pa Dievu ceļiem, labestība, žēlsirdība, jau 27 gadus es palīdzu cilvēkiem, jā, tad es būšu laimīgs. Visi lūdzās, visi vēršās pie visaugstākā un izskatās, ka viņš ir atstājis šo planētu. Jā? Un nepareizi viņš dara. Viņi nepareizi dara, es tev patīšu, kāpēc. Viņi gribētu Dievs viņa vietā kaut ko dara. Bet viņiem pašiem jā. Ja es tā, Andri, domātu, kā tu, tad es 27 gadus neiet uz cietumu. Toču es jau pasaku. Bet tu ej. Bet es eju, redz, Tātad Dievs ir ceļš. Es izmantoju šo Dievu dotās iespējas, kas Bībelē mums ir pasniegts. Un es esmu iegūs kolosāls rezultāts. Mani cietumos sauc par nevis mācītājs vai kapelāns, bet guru. Tātad to es esmu sasniedzis pateicoties Dievu ceļām. Es no Dieva nekā nezinu, jā. Es viņu nav redzējis, neesmu ticis. Tad tev interesē baušļi kā kristētim? Kā man bija, tas ir ceļa rādi. Andri, ceļa zīmes uz ceļa ir vajadzīgs. Kā tad es citādāk nobraukšu? Tu jau pirmo bausli pārkā, tu saki, ka tur vairāk Dievu var būt. Labi, bet redzi, es jau to neteiktu. Es tikai saku kā piemēru, jā. Kad man neinteresē Dieva virtuve. Man neinteresē Dieva virtuve. Tu ziņā vairākas reizes es šodien sarunā visu laiku uztvērs to, ka tev galvenais, lai tu esi laimīgs. Ir tieši tā. Jā. Tātad Bībelē ir ļoti padoms. Ja tā svecīta knapi deg, nepūtinos, lai deg viņu. Ja tas salmiņš ir ielauzis, ja tā niedrīt, nelauž viņu nost. Palīdz viņai iztaisnoties, lai viņa aug, ja. Tātad tas ir tas gudrais padoms. Es nekad netraucēju cits konfesiju cilvēkam, viņam domāt tā, kā viņš domā. Es viņam palīdzēšu tikai. Es viņam nelauzīšu viņu. Jā, skaidrs. Jā, ko tad vecākiem būs tāds izaicinājums pilns, piemēram, pāris dienas, viņi varētu pamēģināt darīt tā, kā tu sāki. Otrs tad divus teikumus, atcerieties. Godīgi sakot, ļoti iedomāties, kā var nepateikt bērnam, apģērbies, saliec mānas, lūdzu kārtībā, sakārto kurpes. Kā tu bērni domā, vai nevajadzētu apģērbties tagad? Bet, protams, tas arī stūri, ko tu vari jautāt, tā ir elementāra lieta. Bet ietrenē viņam šitā, visu laiku gruzi ar jautājumiem. Vajadzīgi tādu pacietību. Man ir 4 bērni, tas nedarbojās. Bet tu taču investē savā laimē. Ja tev būs bērns cietumā, jau uz mūžu ieslodzītais, tu būsi laimīgs pēc tā. Nē. Tu teici, es Rikārd būtu darījis tā, kā tu teici. Es būtu darījis no rīt līdz vakaram, bet mans bērns būtu ar mani kopā. Tu saproti, kur ir loģika. Te nav jātaupa šito ar mums. Šeit nav jātaupa. Teātris šitos, ko tu teici, tas nedara.
Bija interesanti, kad tu atkal dosies cietumu. Es uz cietumu 3 gadus vairs nedodos, bet es neklātienē. Un izrādās neklātienē ir vairāk darbs nekā klātienē. Jā. Tikai nav atpakaļ saites tik spēcīgs, kā ir, kad tu klātienēsi. Tad, ko es daru? Es 3 pozīcijas uzturu. 15 vēstules sūtu katru mēnesi. Tās maksā cietumniekiem. Tas maksā 50 eiro katru reizi, ja? Lielie konverti, smagie žurnāli liekās iekšā. Tad telefons sarunas, viņam naudas nav. Rihards pārzvan, sekundes viņam atļauj to. Tad es pārzvanu, es maksāju par to. Nu, un tad ir Skype sarunas stundu. Tas nemaksā naudu, bet vismaz 4-5 stundas nedēļā es zaudēju uz to. Bet es nezaudēju, jo man ir ko teikt, man ir pieredze, man ir arī teoloģiskā izglītība ļoti spēcīga, un es zinu, ko pateikt, ja? Tā kā nav tā, kā Andri, tu saka, ka Dievs, kur tas Dievs ir? Un kur viņš ir? Kur viņš ir? Lai viņš ir, kur viņš ir. Man nav svarīgi tas. Es eju pa viņu ceļu, un man tā pietiek ar to. Man interesē tagad tā, ja man jābrauc uz Jelgavu, ja, tad es atradīšu Jelgavu ceļu, kas ir ved uz Jelgavu. Man ir ceļš, man ir iespēja, un es viņu izmantošu. Mūsu dzīve ir ļoti īsa, ja. Tu zini to, ka, piemēram, šodien atkal 40,000 pasaulē nomira badā? Viņam nepaveicās. Viņam vienkārši nepaveicās. Es nevaru neko palīdzēt viņam. Es varu tikai darīt to, kas dara man laimīgi. Un ja es būšu laimīgs, tad es arī tevi darīšu laimīgi. Un ja es nebūšu nelaimīgs, tad tu arī būsi nelaimīgs, jo es tev prasīšu naudu uz ielas. Labi, mīļie draugi, šodien pie mums ciemos bija kapelāns, kurš 27 gadus pilnīgi brīvprātīgi, nesaņemot nekādu atlīdzību, darbojās Latvijas ieslodzījuma vietās. Paldies, Rihards, ka atradāt laiku atnākt, interesanti bija parunāt. Nu, ko Bullshit Experience atkal ir piestartēts, ja? Novembra sākumā, mīļie draugi, nekas jau nav mainījies. Turpiniet komentēt, šērot, laikot, piesekojiet pats galvenais. Un tiekamies regulāri katru nedēļu nākošos raidījumos, nākošās pārraidēs. Paldies, skatieties, šodien viss pagaidām.